un vārds. Tieši beats un vārds. Beats un vārds. Jā, beats un vārds. Podkāsts Beats un vārds sadarbībā ar Monster Energy 5. sezonas 2. epizode ir klāt šodien. Šogad Hiphops LV iesildas 5 gadu jubilejai ar jauniem dzērieniem, ar jauniem beatiem, kā arī ar jauniem sarunu biedriem. Šodien pie manis ciemos ir 2 kungi no klīnikas ierakstiem. Viens no tiem ir reperis, kurš aizpagājušo gadu mūs iepriecināja ar vernisāžu un pagājušo gadu mūs pārsteidza ar ambrāžu. Vai ne tā, ja tas ir Galenieks? Čau, man sauc Galenieks. Otrs viesis ir ierotējis Latvijas hiphopā kā spilgtākais pagājušā gada debija ar EP rotācijas, un tas ir Zaldāts. Čau visiem jau. Starp citu, Zaldāts, nevis Zaldāts, vai ne? Es tā sapratu, ka kaut kas ir mainījies laika gaitā, jo agrāk esot bijis. Kāpēc tā? Jā, vienmēr bija arī šo. Vienmēr? Jā, man vienkārši cilvēki dzird Zaldāts, viņi raksta ar garo, bet viņš teoretiski vienmēr arī šo bijis. Man likās, ka kaut kas mainījies laika gaitā, bet ok, labi, mana kļūda. Pirmkārt, Džeki, droši cienājieties ar mūsu draugu dzērieniem. Baigi garšīgais īstenībā šis jaunais. Es arī pēc tam padzeršos, lai es nedomātu, ka es jūs te gribu noindēt ar kaut ko. Dzeriet, es pats arī dzeršu. Tātad, par ko mēs šodien varam parunāt, tas ir, laikam, pirmais, tas ir tas, ka jūs abi savā ziņā skaitaties debitanti, vai ne? Jums ir, jūs vairāk vai mazāk esat debitanti, ja skatāmies uz kaut kādu pēdējo laiku nogriezni, vai ne? Tu varbūt ne tik ļoti, tev sanāk viens EP tev ir, ja? Tev nav vairs release nekāds cits, un tev ir albumi 2. Albums un EP. Otrs ir EP, jā. Neveiksmīgi noformulēts. Bet tur ir kaut kā, ja tur ir kaut kādas vairāk par cik dziesmām viņš, man liekas, automātiski ieliek albumu. Bet, var saukt kā vēlās. Man ir vienalga, kāds vārds tam tiek piedāvāts. Es to neuzskatu par albumu, tas vairāk ir dziesmu kopums. Tāpēc tas ir EP. Labi, tad varbūt pastāstiet tā pāris vārdos, kāds ir bijis šis jūsu posms, kā debitantiem, ja mēs tā varam nosaukt jūs. Manējais jau sākās pirms kāda laika. Es izlaidu parādu man jau diezgan sen, kurā 22. gadā. Un tad es beidzu taisīt mūziku kādu laiku. Turpināju taisīt, bet es neko nelaidu ārā. Un tad beidzot pienāca laiks uztaisīt, izlaist singlu Ķīnas mūri. Un pēc tam sekoja, tu vēl bija tuvāk un rotācijas, vai rotācijas un tuvāk. Tuvāk bija pirms rotācijas. Tuvāk bija pirms rotācijām, tuvāk un tad rotācijas. Es sapratu, ka man vajag izvēlēt kaut ko lielāku, lai es būtu tā kā uz radara. Bet varbūt, bet es vēl domāju, ne jau vēl albumu, tāpēc EPs bija tāda, labs vidusceļš, ar ko sākt un ar kuru turpināt un uz kuru būvēt tālāk. Tev bija viens feats, tajā EP ar Viesulu. Jū. Tas ir tā kā apzināti kaut kāda izvēle tieši, ka tikai viens feats un Viesulu vai vairāk EP vienkārši nebija vietas, jo tu tāpatās bija 4 vai 5 dziesmas. Tur bija 4 dziesmas, ja man būtu vēl feature, tad būtu tāds, kolab EPs bez mazliet. Bet, es izdomāju ar Skrastiņu, ar Viesulu, es ar viņu sāku repot pilnībā, kad es sāku repot pašos sākumos, es to sāku darīt kopā ar Viesulu, un man likās tikai atbilstoši, ka viņš būtu uz mana pirmā, ne pilngaruma, bet uz pirmā projekta. Ok, es nezināju šito, ka jūs kopā sākāt, kā ir tevi Galenieki, ko tu pāris vārdos mums vari pastāstīt tādu startiņam, lai mēs varam te... Par debijām, ja? Jā, par debijām. Kāds ir bijis šis debijas jau laiks? Nāk un iet. Man tās debijas ir bijušas visādas. Man ir bijušas godalgotas debijas, mazāk godalgotas debijas, un reizēm man, kā izrādās, vēl ar vienu dēvē par debitantu. Protams, tas laiks nav pagājis īpaši ilgs, kopš es... plašākai sabiedrībai parādīju, uz ko es esmu spējīgs. Un tā, pagājušo reizi, kad es biju pie tevis ciemos, tas jau bija vispār
Tad vēl es nebiju nemaz 371 noslēdzis savas gaitas. Tu vēl nebija pat īsti, man liekas, albums vēl nebija iznācis. Ne? Albums nebija iznācis. Albums jau iznāca vēl labu laiciņu, kad pusgada pēc Triumfa 371. Un, nav pagājis tik ilgs laiks, bet es jau kādu laiciņu nejūtos kā debitants vairāk. Man jau tomēr 2 projekti zem jostas. Es par tevi tāpēc arī teicu, tu tā uz jautājumu zīmes kā debitants. Bet man prieks, es jūtos tā kā 30-gadīga sieviete, kas veikalā iepērkoties paprasti dokumentus. Jā, man varbūt es uzreiz varētu uzjautāt tādu jautājumu. Kādas bija ekspektācijas un kāda ir realitāte? Ir kaut kas atšķirās, teiksim, ka jūs agrāk sākāt nodarboties, sākāt repot, taisīt muzonu. Bija ekspektācijas, ko jūs no tā sagaidat un ko jūs tagad dabūjat no šitā visa. Es atceros kaut kādā vecā intervijā Eminems, man liekas, teica, tur viņš saka, es biju domājis, ka es palikšu par reperi un es tur tusēšu visu laiku un repošu, bet īstenībā tā nav. Visu laiku jābrauk katru dienu citā valstī, citā radiostacijā, ne valstī, štatā, tur citā radiostacijā, tur koncerti un visu laiku kaut kas jādara. Viņš saka, es domāju, ka būs savādāk. Tas mērogs jau, protams, nesalīdzināms ar tādiem Eminēm. Nē, es domāju, varbūt ne tur pa štatiem braukāt, ja tur, bet vispār arī kaut kādas citas lietas, blakus lietas dzīve. Bet tā idejiski, man liekas, tā ir laba atziņa. Man arī ir tā, ka tas hip-hops no tādas vairāk no tāda vaļasprieka un no tā, ka tu ar čomiem tur izdzer pāris aliņus un parepo. Šobrīd tas vairāk es to personīgi uztveru kā darbu. Mēs, piemēram, pie pēdējā EP, kad strādājām, mēs Ambrāžu pabeidzām, ja nemaldos, kaut kādu knapu 2 mēnešu ietvaros. Jo mēs vienkārši katru dienu gājām uz ofisu. Mums ar maniem kolēģiem, Emīlu un Aleksandru, producentu tandēmu Reivs. Aleksandrs gāja pēc savu īstā ofisa darba. Mēs ar Emīlu tādu vairāk plānā galdiņu urbēju. Mēs tur pielāgojāmies viņam, bet mēs gājām un mēs katru dienu sēdējām, kamēr mēs bijām izdarījuši to, kas ir nepieciešams. Un tas tur vairāk ir parādījies, man liekas, tāds darba aspekts tajā visā. Un es to vairs galīgi neuztveru kā tādas muļķības, kur tu vari kaut ko. Un es izjūtu daudz lielāku atbildības sajūtu gan pats pret to visu padarīšanu, gan pret savu auditoriju, gan pret saviem kolēģiem. Un tas viss ir apaudzis. Es nevaru teikt, ka tās ekspektācijas nav sev piepildījušas, kas man bija tad, kad es sāku repot. Un ka tas neizskatās tā, kā es to biju iedomājies, bet tas vienkārši viss ir apaudzis un ir jau tā, ka cilvēks nekad nevar 2 reizes iekāpt vienā upē, jo tas nav tas pats cilvēks un tā nav tā pati upe. Tā kā es esmu pilnīgi cits cilvēks, kā tad, kad es sāku repot, un tāpēc tās ekspektācijas arī, man liekas, ir apaugušas un mainījušās un kļuvušas par kaut ko pilnīgi citu, un tāda ir realitāte. Man tāds ir daudz, ka es piekrītu, ka tas kļūst vienā brīdī nopietnāk, bet es joprojām to uztveru diezgan brīvi. Protams, tas nav vairs tā, ka tu kaut kur 2 naktīs atzēries ar draugiem uz laipas repo vai kaut ko, bet tam pienāk klāt kaut kādas nopietnākas lietas, bet es uzskatu, ka es vēl neesmu ticis tādā līmenī, ka es tiktu līdz kaut kādam ekspektāciju piepildījumam. Man arī, kad es sāku repot, godīgi sakot, nebija. Vienīgais, kas bija piemēri no Amerikas, kā tu jau minēji par Eminem, kā dzīvo tie visi reperi, bet tas ir nesalīdzināmi ar Latviju. Bet pienāk tam klāt, ka tu to sāc uztvert nopietni, bet man tas joprojām ir kaut kas tāds, ko man ļoti patīk vienkārši darīt un kas ir jautri. Jā, tas, man liekas, ir ļoti svarīgi neaizmirst tos iemeslus, kāpēc mēs sākām to darīt. Jo es esmu sev pieķēris pāris reizes pie kaut kādas domas par to, ka esmu pārlieku ieslīdis rutīnā un jau pārāk rutinizējis to darbu pie mūzikas, un tas tiešām ir kļuvis par tādu darbu. Un tajā brīdī no tā var, man liekas, ļoti viegli pazaudēt to kaut kādu dvēselisko sajūtu, to kaut kādu pirmatnējo instinktu, ko tu sajūti, tad, kad tu čomiem repoji uz laipas. Tu jau vienkārši mehāniski to dari un tā kā mašīna bez mazliet. Jā.
Bet pierod vienkārši, tu stāstīji tikko, es domāju, jo ir lietas, pie kurām, ja mēs tagad atgrieztos atpakaļ pagātnē, ar visu tā ir, es domāju, un paskatītos, kur tu esi tagad, kāds ar kaut kādu laika mašīnu, ar kaut kādu tur burbuļu spoguli, tad liktos, baigi, forši būtu tāds, wow. Bet, kad tu lēnām ej uz to, tu jau zini, mēs jau pierodam pie tā visa, mūsu ikdienas apstākļi nemainās tik ātri, lai mēs, ja mēs uzreiz iekāptu tajā laika mašīnā, tad jau mēs vispār izkāptu ārā, mēs tur no šoka, man liekas, nokristu vispār. Bet, tas tāda lieta ir, laikam, ar visu dzīvē, ka tā notiek. Jā, tā ir tas, kā tu pierodam. Dienu pēc dienas nekas nemainās, bet skatoties atpakaļ, viss citādi. Bum! Vēl šeit. Tas ir, es nesen tieši par to domāju, ar miksēšanu. Man tā studijā, es miksēju dziesmas, man visu laiku liekas, ka nav labi. Jau cik ilgi jau miksē, man liekas, ka var labāk, bet ja tu pirms tāpat ar dziesmām vai beatiem, pirms 10 gadiem pastītos uz tiem beatiem, ko taisi vai miksē, vai kādas dziesmas taisi, tad tev liktos vispār wow. Jā, man liekas, tas ir kaut kāda vēl viena lieta, ko es esmu iemācījies atzīt, jo man agrāk bija tā, ka ar katru kaut kādu nākamo soli es automātiski nopēlu un noliku malā to, ko es iepriekš esmu radījis. Man šķiet, tas jau vispār, kas tas bija? Es nemācēju repot tajā laikā. Bet priekš tā laika, priekš tā manis, tas bija ļoti svarīgi. Un tas bija ļoti svarīgs pakāpienu punkts, lai es tiktu tālāk nākamajā tajā kaut kādā noteiktajā līmenī un tā tālāk. Un man liekas, ir nepareizi atskatīties uz saviem iepriekšējiem veikumiem, kuri pašsaprotam ir sliktāki nekā tagadējie veikumi, un atskatīties uz to kā tādu, ar tādu vīpsnājošu attieksmi. Jo man liekas, es biju labs arī tajā laikā, un es esmu tā kā nenormāli daudz labāks šobrīd, bet man liekas, ir svarīgi dot kaut kādu atzinību tam iepriekšējam man, kurš bija ļoti labs tajā brīdī priekš tā, kādi bija apstākļi visapkārt. Klausītājiem tu noliktu 10 dziesmas no visiem laikiem. Es domāju, ka viņš neizvēlētos pēdējās. Kā labākās. Tā kā jaunākās? Jā, jaunākās. Nav teikts. Tas ļoti atkarīgs arī no mākslinieka. Man pirms pāris dienām tieši bija situācija, es braucu draugu mašīnā un kaut kā pavilkās sarunas uz manu pirmo dziesmu. Es tikko pirms pāris dienām noklausījos savu pirmo dziesmu. Tā kā, to es nevienam nerādītu. Jā, bet... protams, es saprotu, ko es saku. Parādi man? Nē. Tā jau tā starp mums trijiem varbūt parāda tagad. bet piemēram, ar tādu pašu, nezinu, no tevis paņemsim, piemēram, parādi man, tu esi gaismas gadu attālumā šobrīd no tā, tu esi nenormāli labs, bet toreiz mums tas likās tik krūti, un tas bija tik krūti. Jā, nē, protams, to es nenoliku. Jā, protams, jo tas jau ir, tie ir tie pakāpieni, ko tu veic, viņus taisot, bet tā... 4 ātrumi ir tā kā sliktāk par parādu. Man arī ir rīktīgi labs covers arī. Viens unreleased. 4, man liekas, vai 3 coveri ir. Ir visādām dziesmām coveri. Mēs agrāk aizrāvāmies ar grafisko dizainu klinikas ierakstos. Taisījām dažādas krēklu apdrukas, plakātus, albumu vāciņus. Visādas idejas. Mēs par albumu vāciņiem bišķi vēlāk vēl parunāsim. To mēs varam atstāt uz vēlāk. Mums tur bija tāda sērija rīktīgi laba, kur ir... Es nezinu, kā aprakstīt. Ir tas, piemēram, tas kaķis, kuram ir saulenes, un tur ir tā prizma, kas šķeļ balto gaismu uz visām krāsām iekšā tajās saulenēs. Es nezinu, tāds tas ir kaut kāds Pinterest foto vienkārši, un tur rakstīts klīnikas ieraksts. Un tad tur bija vēl viens, kur ir tā bilde, kur ir tur ir kaut kāds okeāns, un no tā okeāna lec ārā blakus delfīns un govs. Arī cilvēki zina tās bildes. Un tur rakstīts viesulis un sangvini. Un kas mums vēl tur bija? Bija vēl Džeks, kosmonauts. Tādā krēslā, reclining chairā vai kas. Jā, pludmales krēslā. Pludmales krēslā sēž uz mēnesi tā. Ar aliņu. Ar aliņu, un tur rakstīts Sebastians. Nē, tur rakstīts Sebastians, bet tā kā tur tas aliņš vēl pa vidu bišķiņi izskatās pēc aburta. Tas ir rīktīgi. Jā, vajadzētu parādīt. Jā, bet nezinu, vai rādīšu. Bet mums bija tāda ēra, un mēs covers taisījām viesulis, patiesībā rīktīgi labs bija tieši covers. Viņš taisīja zaudētam covers, tur 4 ātrumi ir viens covers. Tie bija. Griežas, bet toreiz... Generational griežas, man liekas, nebija. Nebija... Kā vēl bija? Tur vēl bija tas viens ar binokli. Jā. Un tad viena kāņēju. Man liekas, tas bija plaša aparāta. Tur bija rakstīts demoniskas lietas. Džeki, kā jūs vispār...
Jūs izjūtat kaut kādu spiedienu sevi pierādīt muzonā? Labi, es saprotu, 3-7 tur nav variantu, tur vienkārši sevi jāpierāda, bet vispār mūzikā. Jo tas jau, man liekas, arī tāds viens no galvenajiem dzinuļiem ir jauniem māksliniekiem. Es neteiktu, ka gluži tā kā visā scēnā man ir tāda sajūta, bet man ir tāda sajūta viennozīmīgi ar klīnikas ierakstu džekiem, jo viņi tik drausmīgi labi repo, un tas ir bijis jau no sākta gala, ka jā, man vienmēr gribās par viņiem to labāk darīt. Un ne tādā ziņā, ka lai viņi to dara sliktāk, bet to es saucu par tādu baltā skaudību, ka man vienmēr tas ir dzins uz priekšu, tāds draudzīgais, kompetitīvs nature. Mums ir riktīgi grūta iekšējā konkurence tajos klīnikas ierakstos. Tas ir veselīgi. Ir jebkurā blicē, vai tā ir sporta komanda, vai tas ir reps, arī sports pa lielam. Ja mēs skatāmies, ir dažādi, protams, arī aspekti repā, kam mēs pievēršam, kas vispār tur ir. Jā. Ir sportiskie kaut kādi tehniskās lietas, un tāpat rakstīšana gan jau arī, bet ir lietas, kuras mēs nevaram droši vien paredzēt, ja ietekmēt ar savu, teiksim, kaut kādu emociju vai sajūtu. Es nezinu, var uztrenēt varbūt tādu lietu. Var rakstīšanu tehniski uztrenēt, bet vai var kaut kādu sajūtu vai emociju uztrenēt? Vai viņi vienkārši tā maģiski atnāk un viss? Kā jūs domājat? Es domāju, ka noteikti var sajūtu uztrenēt. Es vienkārši jāstrādā daudz. Par kādu sajūtu mēs runājam? Es domāju, dziesmās, vibes sajūta. Zini, ir tas moments, tas maģiskais kaut kāds, kurš ir dziesmās. Citreiz, ka tu nevari. Kas strādā, tu laika gaitā vienkārši saproti, kā noķert to sajūtu. Jā, man liekas, tas nāk ar laiku, jo labāk tu iemācies rakstīt, jo vieglāk tev ir to sajūtu uzburt. Ja tu sliktāk raksti, tad tu esi arī pie sliktāka dīlera esi bijis, tad tur arī gan kaut kā tas ietekmē. Bet man liekas, atsaucoties arī uz tavu iepriekšējo jautājumu, es konstanti izjūtu spiedienu, bet man liekas, tas ir tieši tas veids, kā to sajūtu noķert. Es piemēram, personīgi spēju funkcionēt tikai zem kaut kāda spiediena, zem pastiprinātas slodzes un pastiprinātas stresa. Un es esmu biežāk pats sev iedodu to spiedienu. Es neizjūtu spiedienu no Bruno vai no otra Bruno vai no nezinu, kāda cita. Es pats rādu sev to spiedienu, un tad man liekas, tieši šī spiediena dēļ. Tas ir tas, kas man personīgi dzen uz priekšu, tas ir tas, kas man liek strādāt, un tas ir tas, kas man palīdz to sajūtu atrast. Jo, tu vari, man liekas, ir ļoti daudz dažādu veidu, kā var pieķerties klāt mūzikai. Un viens no tiem ir, es, piemēram, personīgi cenšos piekopt to, ka es negaidu, kad pie manis atnāks mūza. Es vienkārši strādāju, kamēr es viņu noķeru. Un tā arī tas pats ir arī ar to sajūtu. Es vienkārši taisu, kamēr es to sajūtu dabūju. Skutelim bija Inna, mūsu negaidīja pie viņas pats. Tev, man liekas, kaut kādu video redzēju, kur tu tieši par šito runāji, stāstīji, kas bija pa video. Es pat nezinu, kurš viņu redzēju, bet tur bija, tur pa studiju staigāja vai kaut ko tur karš, kaut ko redzēju. Sēba reklāma, man liekas. Jā, man likās kaut kur šito jau dzirdēju, tad es atcerējos, kur. Man liekas, to sajūta ir jādabū. Ja tev viņi nenāk, protams, ir kaut kādi kritiski gadījumi. Ja tu reāli esi sūdīgs, tad tu esi sūdīgs. Vai arī attiecīgajā dienā tu esi sūdīgs, tad tu esi sūdīgs. Tu aizies uz studiju, un tu nekādīgi nevari to sajūtu noķert. Un tā dziesma ir neglābjama, tad tu to sajūtu nenoķers. Bet visbiežāk, ja tu strādā un ja tu turpini strādāt, tu kaut kādā brīdī to vari noslīpēt līdz tam punktam, kur tu to sajūtu vari iegūt. Jā, es tieši gribēju teikt, tas tā kā par darīšanu. Vienkārši jāmācās un jāturpina darīt. Tu kaut kad arī esi teicis, galvenais, ka tev ir. Tas bija. Man liekas, ka arī sev reklāmā tu teici, ka ķipa, tā kā pat ja tu nefīlo vai tev nav tas, kāds vārds, iedvesma. Tev nav iedvesmas, tu tāpat tā kā raksti, ar cerību vai kaut kādu domu, ka tā iedvesma atnāks, kamēr tu to dari. Jā, un ļoti, reizēm jau tas neizdodas, bet ļoti bieži tas ir tas, kā tu izlauzies. Un tad, sliktākajā gadījumā, ja tu sāc rakstīt, tad, kad tev nav iedvesmas, tu būsi, ja tev tā iedvesma neatnāk, tu būsi tajā pašā punktā, kur tu biji pirms tu sāki rakstīt.
Vai moštu būs 2 rindas uzrakstījis? Tā jau, es nezinu, varbūt tā nemaz nav iedvesma, varbūt vienkārši mēs nolaužam pieslēdz. Es zinu, par ko es tās pirmās 15 minūtes, citreiz 20 tās rakstīšanas, ka nekas nenāk ārā, tad liekas, viss tūlītās metīšanos, un tad salūst kaut kādi bloki smadzenēs. Un tas ir kaut kāds, zini, varbūt connections pieslēdzies pie kaut kāda tur šitā te kopējā informatīvā lauka un viss aiziet, let's go. Nu, varbūt kaut kā uz to pusi apmēram. Labi, mēs te aizrunājamies jau par to. 5 gadi vispār mums ir aktuāla tēma. Pēdējā 5 gada hip-hopā latviešu, jo hip-hops LV šogad svin 5 gadus. Ja? Un šī ir 5. sezona, Beats un Vārds. Ja? Un vēl kas tur vēl bija? 5, viss kaut kas vēl bija ar 5 saistīts, tur numeroloģija veseli, ja? Apakšā zem šī temata. Un varbūt tāds jautājums pavisam vienkārši. Kā jūs vērtējat Latvijas hip-hopu pēdējo 5 gadu laikā, kas ir mainījies skanējumā, kvalitātē, kas ir kaut kādi lielākie pagrieziena punkti un kā jūs paši šajā ainā redzat sevi? Es ceru, ka jautājums nebija pa garu. Kurš gads bija pirms 5 gadiem? 21. Jā. Nē, ir mainījusies ļoti. To var pateikt uzreiz. Es godīgi saku, kad es sāku repot, es gandrīz vispār neklausījos latviešu repu. Tā ir ļoti interesanta patiesībā iezīme par zaudētu. Viņš nezināja gandrīz neko par latviešu hip-hopu. Jā, tiešām es gandrīz neko. Es zināju Prūsaku sporta stundas, bet tas ir viss. Kāpēc tu vispār nebiji dzirdējis? Tā kā nebija vispār... Jā, es kaut kā nebiju. Tas ceļš kaut kāds, tas mūzikas iepazīšanas ceļš, kurā es aizgāju kopš es biju maziņš, neaizveda mani līdz Latvijas scēnai. Es biju tikai Amerikas hip-hopā, un es neko nezināju par latviešu scēnu, bet kopš es esmu tagad to iepazinis daudz vairāk un tuvāk. Vismaz šajos 5 gados tā ir daudz mainījusies. Man vienmēr ir bijusi tāda sajūta, ka tas nav gluži kā sliktā ziņā, es to nedomāju, bet ka Latvijas tā repa scēna vai pat visa mūzikas scēna drusciņi iepaliek no kaut kādas Amerikas scēnas. Man tāds ir, ka mums tie inovācijas atnāk vēlāk. Jā, tās inovācijas atnāk vēlāk. Jā, ka viņiem tas parādās, tur bija Lil Pumps, un tad mums bija šī vēlāk parādījās tāds mumble raps, kā to mēdz dēvēt. Un tā ar visu. Man ir tāda sajūta. Bet tagad man šķiet, ka mēs jau esam diezgan konkrēti piedzinuši. Mēs esam piedzinuši. Bet tas arī pateicoties klīnikas ierakstiem. Pēdējo 5 gadu laikā klīnikas ieraksti kā organizācija no tādas vispār neesamības ir kļuvusi par, kā Lokot ir teica, nezinu, kustība, nopietna. Es nezinu, vai esam lamāties organizācija. Jā, tu čipu var, čipu nevar. Mums nav, cik gada klīnikas ierakstiem? Mēs, man liekas, ap to 22. Ap to 22. Man liekas. Vai 22. Man liekas, oficiāli 22. Mēs sasaucām pirmo sapulci. Ar līgumiem? Nē, ar līgumiem mēs esam ļoti jauna organizācija. Bet man liekas, pirmā sapulce bija kaut kādā 22. gadā. Īsti pirms mēs studiju paņēmām VFA. Jā, bet tas bija 22. Jā. Mums sanāk, ja parāda, gandrīz, jā. Ap to pašu laiku, kad aizsākās šī 5 gada, par kuru mēs šobrīd runājam, tika iesētas pirmās sēklas klīnikas ierakstiem. Tā kā 5 gadi īstenībā ir ļoti nozīmīgi tādā griezumā, vai ne, ja mēs tā skatāmies. Jā, mēs visi bijām baigi maziņi. Runājot par klīnikas ierakstiem, tieši jūs sākāt runāt par klīnikas ierakstiem, tad mēs arī varam parunāt vairāk. Kas ir klīnikas ieraksti? Jūs varat kaut kā definēt, tā ir komanda vai labels vai kaut kas cits? Apvienība? Grupa tā toši nav. Man liekas, labākais veids, kā to raksturot, vismaz pēdējā laikā esmu nācis pie tādas atskarsmes, ka tā ir vārda tiešākajā nozīmē komūna, kurā mēs esam ļoti maza komūna, mēs esam maz cilvēku tajā, bet mēs vienkārši esam džeki, kas ir katrs savā kaut kādā lauciņā ļoti apdāvināts, un mēs palīdzam viens otram un stumjam viens otru uz priekšu. Mums jo klīnikas ieraksti jau nav, mēs klīnikas ierakstos esam tikai 3 reperi.
Un, mums ir producenti, mums ir grafiskie dizaineri. Mums ir, ja mēs skaitām Hugo klīnikas ierakstos, tad mums ir dizaineris, kurš labākais dizaineris Latvijā. Absolūti. Mums ir operatori, mums ir videogrāfi, mēs esam vienkārši komūna ar cilvēkiem. Tas komūna vārds man arī liekas tāds savdabīgs. Tas nav, man liekas, vārds, kur es gribētu līdz galam asociēt ar klīnikas ierakstiem, bet man liekas, tas ir tīrākajā tā izpausmē, tas ir tas, kas mēs esam. Mēs vienkārši esam rīktīgi krūti, katrs tajā savā lietā, un mēs strādājam vairāk vai mazāk kopīgam mērķim. Jā. Mēs esam kaut kādi, 11 gan izvēle. Jā, man liekas, kaut kādi 11-12 cilvēki. Jā. Varētu jūsu nosaukt visus vārdus. Varētu jūsu modelis būt kaut kas līdzīgs kā kreisais krasts, vai tas ir, es pieņemu, varbūt jūs arī nezināt iekšējo virtuvi kreisajam krastam, jūs tā varbūt nemāsiet atbildēt korekti uz to jautājumu. Bet kreisais krasts ir apvienība. Jā, protams, kā dēļ aiz tām durvīm jau labi skaidrs, ir reku bars ar muziķiem, reku bars ar māksliniekiem. Visi kaut ko dara, izdod dziesmas, bet tur tas modelis gan jau tāds konkrēts nav nevienai, ne projektam, ne apvienībai, ne grupai. Tur katram kaut kas atšķirās. To jau jūs mēs esam arī ierakstu kompānija. Jā, mēs oficiāli? Jā, starp citu klīnikas ieraksti bija Gamma nominēti gada izdevēju nominācijai. Starp citu, Gamma, jā, es nepieminēju Gamma, jūs klīnikas ierakstī bija zelta mikrofons. Bija arī nominācijas kaut kāda zelta mikrofonā. Nē, mēs albums nebijām. Zelta mikrofons jau vērtēja albumus. Tur jau arī jāiesniedz Gamma, man liekas, nav. Gamma nemaz nav jāiesniedz. Ļoti sarežģīts pieteikšanās process. Vai ir tur? Es nezinu, vai ap klīnikas ierakstu mēs pieteicām, jā? Es neesmu lietas, kuras... Nē, man liekas, tu teorētiski pats, es nezinu. Labi, kas bijis? Teorētiski tev pašam nav jāpiesakās, bet tur ir visādas formalitātes, kas ir jākārto. Okay, mēs bijām ar Hip-Hops LV šogad nominēti pie medijiem. Es par cik neesmu tur papīros gudrs, ja tur Inese vairāk par to, tāpēc es nezinu to kārtību, kā tas viss notiek. Nezinu, moši jāizdod kāds albums, varbūt tad uzzināšu. Varbūt arī ne. Jā, pie kā mēs palikām? Pie klīnikas ierakstiem, ko es vēl gribēju prasīt par menedžmentu. Jums ir vislabākais kā ir ar menedžeriem? Ko jūs paši darat? Ja? Cik liela nozīme vispār ir menedžerim, teiksim, jūsu darbībā? Ja? Un ko dara menedžeris un ko jūs paši darat? Kā jūs tur sadalat to visu darāmo? Man liekas, ka realistiski Latvijā var ļoti mierīgi iztikt arī bez menedžera. Bet tad, kad tev ir menedžers, tad tev dzīve paliek 10 reizes vienkāršāk. Man vairs nav jāatbild uz neērtiem e-pastiem, uz neērtiem telefonu zvaniem. Ja es kaut ko izdomāju, jebkādā sakarā, es vienkārši pasaku savam fantastiskajam menedžerim, vienam no menedžmenta komandas, un tas viss tiek nokārtots. Man ir ļoti daudz mazinājies stress. Piemēram, it īpaši es to izjūtu koncertu dienās, jo man vairs nav jādomā par 170 lietām, kas paralēli ar mani notiek. Man nav jādomā par to, ka šeit mums ir problēmas ar viesu sarakstu, man vajag ar skatuvi tikt galā, man vajag šo. Es varu atnākt koncertu dienā, aiziet uz soundcheck, atnākt mājās, un mans menedžers visu sakārto un saliek pa plauktiņiem. Un tas noveļ ļoti lielu nastu no pleciem. Un es uzskatu, ka viena no labākajām lietām pasaulē ir tas, ka klīnikas ierakstiem ir fantastiska menedžmenta komanda. Sveiciens Sebastianam, sveiciens Kristoferam. Es nezinu, ko es darītu bez menedžera vairāk. Es jau, man liekas, esmu tāds izlepis. Jā, Rīla, neko pielikt vai atņemt. Es nemaz nezinu, kā tas ir bez menedžera. Mums kad tagad man viss ir aizsācies, mums jau menedžeri mauc pilnā ručkā. Man nemaz nav bijušas tādas situācijas kā galvenajam, ka jāuztraucās par visu koncertu dienā vai kas tam līdzīgs. Tas nebūtu jādara. Jā. Es arī uzskatu, ka ir protams, viens darot, ja mēs tā skatāmies, protams, tur var būt vairāk nopelnīt, jā, vai tur, bet es domāju, es uzskatu, tas nav tā vērts. Ja tu dari savu lietu, tev ir jādara savu lietu. Plus, man liekas, es vienmēr visam pieeju tā, ka tāpat piemēram, ar beatiem. Es teorētiski tagad varētu sākt mācīties taisīt beatus. Es
Es varbūt varētu iemācīties bitinieks, starp citu, man tikko rādīja savu pirmo gatavo beatu. Pirms 3 dienām sāku taisīt beats. Bet es varētu teorētiski tagad sākt mācīties taisīt beatus. Un es gan jau kaut kādu pusgadu laikā es varētu būt puslīdz ok. Bet kāpēc? Es uzskatu, kāpēc, lai man mācīties darīt to, ja es nebūšu tajā izcils, un es zinu, ka man apkārt ir cilvēki, kas ir fenomenāli tajā. Es zinu, ka es aiziešu ar jebkuru savu vēlmi, ar jebkuru savu kaut kādu iegribu muzikālo, un man producenti man sataisīs perfekti to 3, 10, 1000 reizes labāk nekā es, ja es tagad sākšu mācīties taisīt tos beatus. Un tāpat arī, man liekas, tas ir ar managementu. Es varētu darīt visas šīs lietas pats, bet man būtu vienkārši Es zinu, ka man ir Kristofers un Sebastians, kas šīs lietas māca labāk par mani. Viņš šīs lietas var izdarīt labāk nekā es, un man vēl nav jāstraucās. Un tāpēc man nav nekad. Es esmu priecīgs, ka, piemēram, kaut kādās monetārās izpausmēs es varu dot atpakaļ saviem draugiem un savai komandai, kas ir ar mani un palīdz man. Un es vispār nestraucos par to kaut kādu to aspektu tajā visā. Bet beats taisīt super hard, actually. Tas ir ļoti forši, bet labas beats. Zini, kā es darīju. Es viņus nemāku taisīt, bet es iemācīšos uztaisīt kaut kādu bāzīti, pilnu beatu, fully, tur tas man aizņems ļoti, ļoti daudz laika, bet es iemācīšos kaut kādu bāzīti uztaisīt, un tad es pie sēnga vien hei! Pabeidz! Hei! Uzliec drāmu šitā. Bum! Kā jūs darat? Parasti jau jums producenti, jūs taisat kaut kādas tur kopā, vai vienkārši beatus atsūta kaut kādas, un jūs izvēlaties, vai jūs taisat arī kaut kādas tur nometnes vai kopā darbošanās? Kā kur reiz, man liekas, ka viss. Kaut kādus šitos. Es pārsvarā strādāju uz vietas tīpaši pēdējā laikā. Pagājušā projekta ietvaros un topošā projekta ietvaros mēs pārsvarā visu ar producentu tandēmu reivis darām uz vietas. Mēs reizēm kaut kādu beatu viņi uztais mājās, atsūta, un tad es sarakstu kaut ko mājās, bet pārsvarā, man liekas, tas ir uz vietas, jo tad brīvāk tā gaisot, un daudz vieglāk koriģēt kaut kādas lietas, gan man, gan viņiem, un aizvest to gala darbu līdz patīkamam visiem iesaistītajiem daudz operatīvāk nekā atsūt beatu, un tad es tur uzrapoju virsū, un tad es aizsūtu atpakaļ, un kaut kas nepatīk, un tad jāsūt atpakaļ, un tad turpa šurpa šitā tiek sūtīts ļoti ilgi. Man biežāk patiesībā ir tā, ka man ka man atsūta beatu, un tad es uz viņu rakstu. Protams, es arī esmu strādājis tā, ka beatu taisu uz vietas, bet jā, vai arī pat ir tā, ka man ir teksts jau uzrakstīts uz cita beata, un tad attiecīgi ka es viņu uzlieku uz kādu no mūsu producentu beatiem. Es reizēm vispār rakstu tekstus bez beata. Nesen sēdējām ar Aleksandru studijā un atskārtām, ka mans iekšējais BPM ir 90. Tas, man liekas, visiem tas ir klasiskais 90. To es arī varu rakstīt pilnībā. Es sarakstīju kaut kādu tekstu, mēs sēdējām un Aleksandrs prasa, cik BPM, es saku, es nezinu, es sarakstīju bez beata, 90. Un tev vēl kājas ēda tā krācija. Ok, labi. Mēs jau sākām runāt, jūs jau drusku pastāstījāt par albumu coverīšanu, tad varbūt tāds jautājums vēl par kā jūsu albumu vāciņu to. Mēs jau pa pusē noskaidrojām, kā viņi to, bet tie bija jūsu tur kaut kādi pašdarinātie. Jums albums, kā notiek process vispār albumu vāciņu, kaut vai jūsu pēdējām relīzēm? Vispār jau klīnikas ierakstos par albumu vāciņiem atbild nepārspējamais Reinis Lozda. Bum! Bet man Reinis ir taisījis tikai veciem singliem covers, jo es kaut kā vernisāžai, tas ir mans paša ar tušu glaznots darbs. Un ambrāžai tas ir viena mana drauga, arī burvīga mākslinieka Vilhelma Bandera zīmējums, un tad mēs arī paši salikām visas krāsas un fontu un to. Es ar Reinu neesmu pēdējā laikā tieši uz vāciņiem esmu maz sastrādājies. Nezinu, kā būs nākamajā relīzē. Padomā par to. Man teorētiski jau ir viss izdomāts. Bet, man visus ir
vai ne? Nē, nu parādi man nebija Reinis to taisīja. Rotācijas jau. Mikiņš, rotācijas mēs fočējām, mans draugs Endijs, bet viņu tā kā apstrādāja Reinis arī. Tā kā, jā, man viss ir pa lielam Reinis taisījis. Jā, šautauts Reinītim. Reinis Goats. Kā jūs skatāties uz AI coveriem un bildītēm dziesmu? Ar baigi šķību aci. Jā, nu tas tā funky bija šīt. Bet vienā brīdī, man liekas, jau būs situācija, ka tu nevarēsi pateikt, vai tas ir vai nav. Jā, bet tas man būs liekas, tā kā tas... pieberziens, bet, tas tāpat kā teorētiski jau tu vari uzrapot uz mākslīgā intelekta bīta. Vai vispār pat nerepot, vai pateikt vienkārši iebarot savu vokalu. Davai uztais man. Tur, man liekas, tur nav. Tas ļoti banāli izklausās, bet tur nav dvēseles, tur nav, tu nejūti. Esences nav. Es daudz labāk gribu, lai tas, kas strādā, piemēram, pie manis, kaut kādu projektu vizuālā noformējuma, par to domā un ieliek tur kaut kādas savas sajūtas un savas īstas emocijas. Es tur iebaroju. Uztais man šitādu. Kā jums liekas, var būt labs mākslas darbs, vai ne? Tas ir viens. Mēs skatāmies uz albumu Vāciņu, labs mākslas darbs, bet kas kaut kā reprezentē to albumu saturu. Ja? Bet varbūt tā, ka albumu Vāciņš ir slikts, kamēr jūs noklausāties to saturu, un tad jūs kaut kā savalkat to muzonu kopā jau kvalitatīvu, labo kaut kādu ar varbūt netik krūtu vāciņu, ja? Un jums tas vāciņš uzreiz liekas iegūst kaut kādu citu vērtību jūsu acīs. Man liekas, pilnīgi noteikti tā var būt. Tā, mēs kaut kad ar Viesolu par šo arī runājām, ka tā var būt, jā, ka tev rodās tas iespējas par to vāciņu no tās mūzikas. Un man liekas, tas pats ir arī stage-nēmiem māksliniekiem, ka tev arī viņš kaut kā, viņam tā aura parādās no tās mūzikas, kas tiek radīta. Jā, tev varbūt tā kā tīzls. Es iesmējos, jūs atcerējos par grupu Pideri. Šādāt grupu Pideri bundzinieks ir arī mans bundzinieks. Šādāt Gabaņēra. Es teicu, labi, es arī pārtraucu, vienkārši iedomājos tajā brīdī. Bet, jā, man liekas, tas patiesībā tā analoģija par tiem skatuves vārdiem. Jo man grūti tagad iedomāties kaut kādu precedentu savu galvā, kur man ir bijis tā, ka man nepatīk albumu Vāciņš, es noklausos albumu un tad es iedodu kaut kādu citu nozīmi tam albumu Vāciņam un man iepatīkās. Bet ar skatuves vārdiem gan, man liekas, ir ļoti daudz skatuves vārdi, kur, ja tu vienkārši noliktu man priekšā papīra lapu, kur rakstīts tas skatuves vārds, es domāju, ka kas tas ir. Bet tad, kā laika gaitā, tu vienkārši šos kaut kādus vārdus vai vārdu vai jebko sāc asociēt. Ar noteikti, tev to nozīmi tam skatuves vārdam iedod asociatīvi tas, ko tev dod tā mūzika. Un tev vairs neliekas tīzls kaut kāds skatuves vārds, jo tam nāk līdzi noteikti konotācija mūzikas dēļ. Arī kaut ko atcerējās. Es gribēju teikt, ka ar tiem albumu vāciņiem reti, kad ir tā, ka es redzu kādu, man liekas, wow, šitas super sūdīgs. Man biežāk ir tā, ka es redzu, man liekas, šitas labs, vai arī ir ok, ka es neko baigi neiedomājos. Un tad laika gaitā, ja man patīk tas albums, tad man tas, kurš arī likās ok, kļūst par tā kā, tas vāciņš arī paliek labāks, bet es vienkārši iedomājos par to, ka bija tas Baby Goat, kur tas džeks ir tā kā kentaurs, viņš pusi kāds, un skaita nav. Mēs tikko runājām no virzienā no vāciņu uz mūziku un atpakaļ, bet iedomājieties, vai varbūt tā, ka, Zei bijis vāciņš, sūds muzons, bet paklausies to vāciņu, ne, īstenībā labs muzons. Jā, var noteikt tavu. Vāciņa. Tik labs vāciņš, tas būtu hārdies. Tas ir tas, uz ko spējīgi klinikas ierakst ar Reinu Lozu. Viņš tev uztaisīs tik krūti vāciņu, ka tev automātiski patiks. Reklāmu ķipa uztais. Tais vāciņu pie mums, un jūsu mūzikai būs citi klausījumi uzreiz. Labi, uz beigām varbūt nosauciet savus kaut kādus top ārzemju izpildītāju un latviešu izpildītāju Vācijas vienu vai divus vienalga. Kas jums liekas riktīgi krūts vācīši, ja jūs tā uz sitienu varat pateikt?
Man pirmais, kas man nāk galvā, ir. Bet viņam arī ir tā izveidojusies tā asociācija, bet man liekas, viņa ļoti precīzi Travis Scotta Astroworlds. Tā kā vienkārši tas vārds viņš pats par sevi, viņš ir foršs, bet viņi saliekot kopā ar to albumu, man liekas, viņš ļoti, ļoti labi iet kopā. Tas man patīk, bet noteikti vēl kāds pasaka vienu. Man grūti iedomāties. Arī es uzreiz kaut kā asociēju ar... Bet tas ir vienkārši tāds, ko es redzu katru dienu, jo man ir šis cietais disks, kas man stāv uz letes mājās. Skatos, bet MF Doom šitais food vāciņš, tas ir rīktīgi foršs vāciņš. Guns, Drip or Down. Kurš tas bija? Neatceros, kurš. Tas, kur viņš ir ar lietus sargu. Tas ir labs, jā. Tas jādi. Otro. Latviešu varbūt. Jā, kas labs latviešu vāciņš? Zālēs Ķīnas mūrs ir labs vāciņš. Real shit. Anprīs man ļoti sebī. Anprīs labs vāciņš. Un es pēdējā laikā patiesībā kaut kā ik pa brīdim vienkārši iedomājos par Ambrāžu vāciņu. Paldies! Jā. Es tā, un tad es aizvēju pastīties, man tāds, šis unique. Jā, man grūti tavs sitiens. Par šito vajadzētu paprātot. Es tikai pusējās nosaukt. Bija pāris vismaz ar tiem arī pietiks. Noslēgumā, pirms mēs ejam tālāk, varbūt var pateikt vēl kaut kādus, ko vispār klausītājs, ko jūs gribat vispār teikt, ko klausītājs var gaidīt no jums tuvākā nākotnē, un varbūt vēl jūs kaut ko gribat pateikt. Es man liekas, publiski vēl nekad neesmu to pateicis. No skāpja nāc ārā, brat. Es plānoju šī gada ietvaros nākt klajā ar savu otro filmmetrāžas albumu. Albums Biennāle. Būs, es negribu tagad saukt vēl nekādus precīzus datumus, bet var gaidīt 2028. Gada ietvaros. Šis ir vispār fantastisks gads hip-hopam. Būs ļoti daudz, ir jau ļoti daudz krūtis relīzes, būs vēl daudz krūtis relīzes, bet krūtākā arī būs šogad. Cool. Tev? Man, tā es nezinu, es taisu mūziku šobrīd, es gribu izlaist singlu pirms vasaras, bet tā ilgāku laiku periodus priekš skatoties. Arī kaut kādu albumu izlaist, bet tagad man nav nekas konkrēts. Godīgi sakot, izņemot tas singls, ko es gribētu izlaist pirms vasaras. Laiks rādīs. Jā. Kā būs, tā kā tā. Labi, tiekamies Repa Pazoriša. Kauna Tribes. Ko Kauna Tribes, jeb Repa Pazoriši, Džeki? Jūs jau zinat, kas jādara savus Kauna Tribes, te jāizklāj kā uz paklāja. Nē, kā uz galda vai uz galda. Davai, aiziet. Kurš pirmais sāks? Man bija, es neesmu pārāk daudz koncertos uzstājies, ne? Un līdz šim konkrētajam koncertam es arī, es biju 4, 5 uzstājies, cik, es nezinu, bet maz. Un tas bija šitā vasaras Amersons ar viesuli, un man bija jāizpild Ķīnas mūris. Un mēģinājumos viss bija ok, bet tur bija daudz cilvēku. Un es neteiktu, ka es biju tā kā baigi vairāk uztraucies, nekā es esmu jebkad bijis pirms jebkura koncerta. Bet es izgāju, un es kaut ko fakapoju, un man tā kā pazūda elpa. Un es dzirdu sevi inierā, ka es rauju pilnīgi šķību šito šobrīd. Un tas bija vienkārši, es godīgi sakot, to savu performanci toreiz, es gan viņu vispār neatceros. Bet es vienkārši zinu, ka es tur maucu kaut ko. Es domāju, un tad man pazūda elpa, un es tāds, Bet, visi tur lēkāja kaut ko. Man arī teica pēc tam no krauda, ka viss bija ķip ok, bet mēs pēc tam runājām ar Krastiņu. Viņš teica, ka vienā brīdī es esmu norāvis tik šķībi, ka viņš cer, ka to nenofilmē, ka viņš tā kā esot kaut ko mēģinājis man palīdzēt, un es norāju šķību, un viņam tāds. Bet, un tas ir tāds zemākais punkts man šobrīd. Ne dzīvē, gan. Nē, Bruno vienkārši ir tik fantastiski dzīve, ka šis bija viņa zemākais punkts. Jā, varbūt arī.
galvenais, ko tu mums pastāstīsi. Tu jau, mēs šodien runājam tieši, tu jau tur biji vienreiz, un es tev teicu, nejauši nepastāst to pašu, bet mēs neviens neatceramies, par ko es stāstīju pagājušajā reizē, ieskaitot mani. Tāpēc iespējams es atkārtošos. Principā citiem vārdiem, cits stāsts gan izvēl sanāks. Man grūti iedomāties kaut kādas tādas ļoti nepatīkamas pieredzes. Jo, es nezinu, man tās nepatīkamās pieredzes nav bijušas nenormāli daudz, un tās visas ir kaut kā laikam bijušas aizēnotas ar labām sajūtām. Un es tās nepatīkamās pieredzes vienkārši, es neesmu īpaši piefiksējis. Man liekas, tāds kaut kāds, kas varētu būt lielākais fails kaut kāds, kas man ir bijis, bija 3-7-1 šajā pirmajā etapā, tajā atlases, ka tur vēl bija tas nenormāli, tas dīvainais koncepts, ka tur 5 reperi, un tad visi iet back to back, un tur visiem bija kaut kādas problēmas. Citi tur neielēc bītā, citi tur sāk skaitīt pāri viens otram. Tur bija visādas problēmas, bet es atnāku uz to pasākumu, uz soundchecku, es izčekoju skaņu, viss tā kā ok, mēs sēžam backstage'ā, es tur arī īsti nevienu nepazīstu, sasveicinos ar visiem, man Leksis pienāk klāt. Un viņš kaut ko, mums kaut kāds small talks, mēs arī neesam iepriekš pazīstami. Kaut ko mēs runājam, un viņš man saka, es sarakstīju 2 pāntus uz katru bīti. Ko? 2 pāntus? Un es nebiju piefiksējis, es nebiju izlasījis WhatsAppā, ka ir 2 pānti uz katru bīti jābūt. Un es biju sarakstījis, vairumā es biju sarakstījis vairāk nekā vajag, tāpēc es varēju viegli atdalīt tos pāntus, bet man bija vienā, kurā es nekādīgi nevaru. Un es tad braucu mājās, nereāli sastrasojies, rakstu kaut kādu jaunu tekstu, domāju, es neiemācīšos. Tajā pašā dienā? Es stundas 2 pirms pasākuma. Sēžu mājās, rakstu to tekstu. Es sarakstījis, tas teksts normāls, tāpat atlases, es jau tur tāpat domāju, ka izslīdēšu kaut kā caur adatas aci, kaut ko tur nomaukšu, es tur baigi nepiedomāju pie tā teksta, tur tāds vairāk tāds reprezentatīvs, mazāk adresēts kādam, bet tur tas viss koncepts tāds. Un es izēju, un es tā kā viss ir ok. Es vēl tajā dienā, es zināju, ka man tajā 3-7-1 piesiesies cilvēki par to, ka es esmu savas dzīves laikā uzstājies svārkos. Un es nenožēloju šīs izvēles. Es uzskatu, ka tas bija forši, tas bija pareizs lēmums tajā brīdī. Un, lai es pilnībā diskreditētu jebkādus apvainojumus par šo manu izgājienu iepriekš, es izdomāju, ka es tajā dienā arī svārkus uzvilkšu. Jo tad es stāvu tur, un kā tu man pateiksi, ka tu repoji svārkos agrāk. Es tagad arī esmu svārkos. Un es atnāku tajos svārkos, un es jau nejūtos, es jūtos nedaudz nērti, jo tā vide tomēr ir tāda naidīga un tā tālāk. Un es izēju priekšā, un viss tā kā ir ok līdz tai vietai, ka man ir jāskaita tas pants, kur es esmu sarakstījis pirms 2 stundām, un es stāvu, un man vēl tur apkārt cilvēki. Un es netīšām izveidoju acu kontaktu ar Zaņāru, un Zaņārs iebļaujās. Pasaki viņiem! Es stāvu pie tā mikrofona un saku, davai es pateikšu. Bet es mikrofonā to pasaku, es tā diezgan augstprātīgi to pateikšu arī. Un es sāku repot, un pirmās 2 rindas, un es vairs neatceros, ko es esmu tur uzrakstījis. Un tā arī es neierapoju līdz galam. Es tur knapi izlīdu caur adatas aci tajā pirmajā etapā. Tur bija, man paveicās, ka tur bija džeki sliktāki par mani pat ar to vienu kļūdu. Jo tā bija atlase. Tas būtu jebkurš cits rauns tālāk, es būtu braucis mājās. Bet tā man sanāca vienreiz. Es vienkārši brīnos, kā mēs kaut kad vienreiz runājam par to atmiņu un par to atcerēšos. Es nebrīnos, ka, ja būtu 6 stundas laika, tad varbūt to arī pat atcerētos. Iespējams, es jau mēģināju braukt taksī pēc tam vēl uz to ATA centru, un es sēžu taksī, un tas taksists kaut ko man pajautājis, es nevaru viņam atbildēt, es skaitu uz riņķi. Es pēc tam tur mums sākās, tur pirmais battles, es visu to battle backstage'ā sēžu, skaitu to vienu tekstu uz riņķi, bet, tad es sajūtos pārāk brīvi un salūzu. Bet ir tas prigals, ka tu vari tā kā pārmarinēt to mācīšanos. Ja man arī tā bijis, ka es mācos tekstu, un es viņu par daudz tajā vienā dienā mācos, un pienāk tas vakars, tas bija toreiz tajā, kad mēs Cypher filmējām to, kurš nekad neiznāca tās, bet es to tekstu arī viņu uzrakstīju tajā dienā vai kaut kādu daļu, un es viņu mācījos, pienāca tas vakars, es neko nevarēju atcerēties. Un tad es pamostos nākamajā dienā,
izgulējies, un tad es viņu visu zināju. Viņam jau vajag nosēst. Tas bija rīktīgi smieklīgi. Mēs filmējām Cypher videoklipu, klīnikas ierakstu Cyphers, tas sen atpakaļ. Mums abiem nebija nekas vēl, man liekas. Mums varbūt katram pa singlam bija izlaists. Un mums tā kā liels šūts, mums tur ir angārs, mums ir mašīna atdzīta, mēs tur visi esam saģērbušies. Un bitinieks, Zaldāts, bija taktiski pareizi uzvilcis masku, jo viņš nezināja vārdu. Viņš visu laiku tikai žestikulē. Un tad viņš vienu rindu zināja no galvas. Viņš repo kamerā, novelk masku, pasaka vienu rindu. Tas bija tā, lai viņi saprast, ka es mācu tur. Jā, par masku runājot, es arī esmu tā darījis. Es tikko atcerējos tajā prospekta Cypherī. Mēs, man liekas, skatījāmies, un es tieši to savilku kopā. Es nebiju iemācījies, jā, un mēs maucām laivā visi, bet es viņu iemaucu uz tā paša mikrofona. Vienkārši, tā kā mēs pēc tam iegriezām to vietu, bet es maucu kaut ko tur. Izskatījās pārlieku pazīstama situācija. Es arī, bet par to es neiedomājos. Man arī vajadzēja novilkt kaut kādā brīdī, kad kādu rindu vislabāk zināja. Tas uz nākamo reizi, lai vismaz noticētu. Nē, es domāju, ka tur noticēja lielākā daļa tāpatās. Bet jā, interesanti, jā. Šito tu nestāsti. Man liekas, tu toreiz, kad nestāstīji par kaut kādu limonādu, kad tu tur to tēju sadzēries ledus tēju. Tas bija labs vispār, jā. Tas bija arī vienā Summersonā, jā. Es nezinu, bet tas bija tajā Summersonā, kur mēs maucām. Un es izdzēru runāju ar kaut kādiem mormoņu sludinātājiem. Mēs runājām, un es biju nopircis uz atlaidēm 1,5 litra nestību. Un izdzēru kaut kādās 3 Lipton. Izdzēru kaut kādās 3 minūtēs, un tu man tik slikti palika. Ka es gulēju embriju pozā teltī un cerēju, ka man pāries līdz koncertam. Labi, ka uz skatuves nevajadzēja gulēt embriju pozā mikrofonu rokā. Labi, ok. Tas bija Repa Pazoriša no viesiem. Tu ejam uz ātriem jautājumiem. Nav ko te. Sīka runa. Ātrie jautājumi. Esam atpakaļ ēterā. Daži jautājumi man te ir. Īsi. Diezgan. Ātri, nezinu, vai būs atbildes ātri, cerams. Ok, pirmais jautājums. Jūs esat, pēc skata tāda kultūrāla reperi, vai ne? Kas ir jūsu mākslinieckās prasmes bez repošanas? Aktieris. Labākais aktieris. Man kaut kā pareizi par šito teica. Jā, man Ines teica, ka bija Jelgava 94 tajā filmā, jā? Jā, tas bija. Tu vēl mazs esot bijis, jā? Man bija 14. Nosacīt mazs. Diezgan maz. Arī pirms 2 gadiem. Es noskatīšos, vēlreiz mēģināšu atpazīt tevi. Stāst. Es visu kaut ko esmu darījis. Es cilvēku to maz zinu, bet es ļoti labi zīmēju. Es arī nomācījos visus savus pirmos 9 skolas gadus. Es nomācījos daļmatniecības pamatskolā. Es tur dažādas mākslinieckās pašizpausmes piekopu. Bet vislabāk jau man patīk zīmēt. Es zīmēju arī, kā es iepriekš minēju, savam albumam. Tas ir mans darbs. Bet, jā, es kaut kādas agrākās man arī drēbes taisījis. Tagad jau es esmu ļoti atrofējies. Es arī nomācījos nepilns, man liekas, kaut kāds 2 mēnešus mākslas akadēmijā, modes dizaina programmā. Bet tagad es droši vien nevarētu neko baigi labi uztaisīt drēbēm. Tas tāds skills, kas man liekas, es droši vien, ja es pasēdētu kaut kādu laiciņu, atgādinātu sev visas iemaņas, tad es varbūt kaut ko varētu, bet baigi sen neesmu to darījis. Kādu kultūras pasākumu varat ieteikt apmeklēt? Kādu izrādi varbūt? Dailes teātrī tagad jāiet uz Runcis Zābakos. Tur, starp citu, tas ir aktuāli hip-hop pasaulē, jo mans DJs, mans producents Pitch Black, viena puse no reiva, ir scenogrāfs un kostīmu mākslinieks Dailes teātra izrādēja Runcis Zābakos. Jā, mēs par izrādēm varat iet uz Nacionālā teātra Gatsby, kurš tūlīt tiks, gan jau drīz viņi beigs spēlēt, man liekas, šitā pēdējā sezona. Un tūlīt spēlēšu Vojceku galvenajā lomā skolā. Jā, bet kas vēl? Pozitīvas. Izrāde, pozitīvas vēl. Ok, labi. Ja jūs būtu režisori un jums jāuzved kaut kāda luga teātrī, bet aktieri varētu būt tikai reperi, kurus jūs liktu lomās un kādās? Pāris, jūs 3.
Vēl viens jautājums, es nedzirdēju. Ja jūs būtu režisori, un jums būtu jāuzved kāda luga teātrī, bet aktieri varētu būt tikai reperi, kurus jūs likt lomās un kādās? Nu, diezgan īsies izvēlēties Bruno Bitanieku, reperu Zaldātu. Vienīgais, skaties, insane. Tu, Igors. Nu, mums jau ir, mums sanāk burtiski reperu / aktieru tandēms jau. Un tad, trešais, es nezinu. 3 bija jānosaka? 3, jā. Zaņā arī ielikt, viņš varētu būt labs. Es arī gribēju Runci Zabakos un es lieku Zaņā galvenajā lomā. Roļīku kā kaut kādu mafijas bosu varētu ielikt. Viņš būtu labs, jā. Viešār kā Crackhead. Bija tas cameo vai no kaut kādas filmas, kur Kendrick Lamars bija Crackheads. Es zinu, esmu vieslām Crackhead kaut kādu. Nu, mēs zinām visi, jā, ka galvenieks futbola spēlēm, ne? Labi, bet kas ir jūsu jautājums? Sapatās uzprasīšu, kas ir jūsu sporta veidi? Basketbols. Futbols. Futbols un nav cita, jā, vēl kāda. Nē, mēs nesen, mums bija pirms pāris dienām manam tuvam draugam un menedžerim Kristoferam bija dzimšanas diena. Mums bija pasākums un viesulis pateica lietu, par ko es biju riktīgi aizmirsis, jo es sen neesmu vienkārši spēlējis kaut kādas šitādas te spēles, kādas tur pingpongu, novus un visādas citādākas, maznozīmīgākas sporta aktivitātes. Un viņš teica, ka atsauc atmiņā, ka kaut kad mums ir bijusi saruna, kāpēc es esmu slikts visās kaut kādās tur, bowlingos un visādos kaut kādos štajos sporta veidos. Un es viņam esmu teicis, ka, tāpēc, ka visi šie sporta veidi ir stulbi, futbols ir vienīgais foršais sporta veids. Basketbols ir diezgan nice. Man patīk skatīties, kā Bruno Bitanieks spēlē basketbolu komandā Virgin City. Defensive Jesus. Man patīk arī boks, tā ir man pēdējā laika aizraušanās. Jau kaut kāda pēdējo 2 gadu aizraušanās. Biljards super hard. Man biljards iepaticās pēdējā laikā. Šautriņš ir diezgan interesants. Labi, ja jau tā jau novus, vai ne? Nē, novus arī. Pēdiņas. Par pēdiņām mēs varam, bet es pirmo reizi kompetitīvu pēdiņas esmu spēlējis. Tas bija kaut kas cits. Jo pēdējā reize, kad es spēlēju pēdiņas, nezinu, 3. klasē, bet pie Kriksona tās pēdiņas bija jau nopietnā līmenī. Es nezinu, kā tā vispār var būt ar pēdiņām. Viņiem ir sava organizācija, Nacionālā pēdiņu līga. Jā, viņiem arī pēdiņām ir tāda. Ja noņem garumzīmi, tad tur sanāk cits. Jā, mums bija patiesībā noteikums tajā dzimšanas dienā, kad tika klāstīti visi noteikumi. Teica, ka tiks sankcionēts katrs, kurš izdomās pateikt joku par to. Es esmu diskvalificēts tagad. Labi, es eju prom. Ja jau pa spēlēm, tad spēlē aparāti. Davai mācam tālāk, pietiks te muļķoties. Ja? Kaut līdzīgs jautājums īstenībā. Kaut kas, ko mākat darīt, bet apkārtējie cilvēki varētu to nezināt. Backflip uzmest. Viņš uz rokām arī rīktīgi labi māk stāvēt. Bet tas tā, backflips. Es uz batutu māku kaut kādas trikus, māku 360, back 360. No kraujas rīktīgi labi arī lēc. Tās bija crazy. Ūdenī? Kāpēc es to izdarīju? Jā, es no kaut kādas 5-metrīgās šajā sauriešu karjera. Tur laba krauja, es zinu. Un tur ir tā, bet nevis tā, kas tā populārā, bet tur ir pāri ūdenim, ir tā vēl viena tāda lēzana. Jā, tāda lēzana. Un es nezinu, kāpēc. Es biju vaterītī bijis, un es vaterītī iemācījos tā kā supermenu, kas ir, ka tu izlec tā kā taisni šitā un savēlcies kopā, lai frontflipu uzmestu. Un es no tās 5-metrīgās vienkārši nagļā kā, galvenieks skaties! Un uzlidinu vienkārši. Un es nevienam neliku pat filmēt. Es nekad mūžā vairs to nedarīju. Es nezinu, kāpēc. Jā. Crazy. Galvenais ritentiņu māks super labi. Jā, normāli labi ritentiņš māks. Viss, jā. Tas ir mans vienīgais talants. Kontrola jautājums. Gan jau bieži esat pamanījuši šo sliktākā darba vietu. Sliktākā darba pieredze. Man godīgi sakot, nav tāda bijusi baigi. Es nevaru iedomāties ne par vienu. Ja es vilku kaut ko ārā, tad es gan jau tādu diezgan normālu darba pieredzi vienkārši nodirstu bezpriģelā. Tāpēc. Jā, man arī nav bijušas baigi daudz sliktas darba pieredzes. Es neatceros, ko stāstīju pagājušo reizi. Man bijuši ļoti daudz stresainas darba pieredzes, kas pārsvarā ir saistītas ar manu patreizējo darbu hip-hop
Bet viņas nevarētu nosaukt par sliktām, nē. Nu, traģiskām. jā. Man nav bijis īpaši slikta darba pieredze. Vispār nav bijis darba nekad. Labi, ok, tad nemokam šo jautājumu. Ja jums gada būtu jāvelk tikai viens outfits, kā savulaik Steve's Jobs to darīja, ko jūs vilktu? Bet mēs ietveram gadu laiku maiņas un visu. Nē, vienkārši viens veselu gadu no vietas jāsteigā vienās. Viņas var būt vienādas, vienkārši mainīt tīras visu laiku, bet tas viens šmoks. Tā kā multfilms tēlam. Jā, visu laiku vienāds. Kaut ko helastīzī. Kaut ko nereāli stīzīgi arī vilkt. Es fuck it, džemperi ar kapuci viennozīmīgi. Un, kas man kreklas, nezinu, tur džempers pa virs anīmēs. Un kaut kādas šitās bikses, kas man tagad kājā. Principā tas, kas tagad mugurā. Jā, fuck it. Es nezinu, varbūt tas džemīt pamainīt citu kaut kādu. Bet man liekas, ātrāk nošautos nekā gadus tagad. Nē, tas būtu crazy. Varbūt ir jāņem kaut kāds full uzvalks, vienkārši tā, zinu. Jā, uz gadu pastaigāt kaut kādā. Tad ir jāmauc kaut kādā superdārgā uzvalkā vienkārši. Vai kaut kādā triko. 3 lietas, ko obligāti ņemt ceļojumā, izņemot dokumentus un telefonu, māku arī. Labu garstāvokli. Bruno Bitenieku. Ernestu Galinieku. Viss? Jā. Neko vairāk jau nevajag. Ko tur vēl, jā. Labi, kā atkal vēl viens kontrola jautājums. Tādi mums veseli 3 te ir. Kad jūs pēdējo reizi braucāt ar sabiedrisko transportu? Kaut kad nesen. Jā, kaut kad bija. Es nezinu. Es nezinu, uz kurienes braucu. Kaut kad es nesen braucu ar sabiedrisko transportu. Nezinu, nedēļas jau šā. Nedēļa. Es arī, droši vien pirms nedēļas. Pusotras. Varbūt, jā, kaut kā tā. Jums ir mājas dzīvnieki? Jū. Kādi jums liekas vismīlīgākie dzīvnieki? Suns. Suņi? Jū. Boberi, ne? Diezgan mīlīgs. Bet, nē, patiesībā. Bet viņi īstenībā izskatās tikai mīlīgi. Nav viņi mīlīgi. Var ieknāpt pirkstā. Šitam te David Armsdale, DJ Polī plus OC, viņam bija īpašums skultē, kurā viņam bija iedzīvojušies bebri, un viņš paīgi cīnījās ar tiem bebriem. Viņi visu laiku tur būvēja tos dāmbis, viņam bija jāņaukt ārā. Es tev zvanu prasa, negribu uz studiju, kā man ar bebriem jācīnās. Bet viņam tie zobi kaut kur dzirdēja, kaut kam esot iecirsts kājā, bebrs, arī tur diezgan to zobu izdarīt kaitējumu. Ja viņi tos kokus grauž, tad varētu būt diezgan stulbi. Kokgrauzis. Potītē tev ierāja bija šī. Jā, tā kā ar nāzi gan jau kaut kāds krūgriezni, blin. Dzīve pilsētā vai laukos? Pilsētā. Varbūt tā, ka man 70. Man ir rīktīgi grūti. Es esmu vairums savas dzīves nodzīvojis dažādās lokācijās Rīgas centrā. Un es salīdzinoši nesen gadu nodzīvoju ārpus centra, uz Teikas un Purciem robežas. Un bija tik šausmīgi grūti. Man pat tas nav dzīve pilsētā, tas ir dzīve centrā. Es vienkārši esmu tik ļoti pieradis pie tā centra ritma, un tā, ka tu izej ārā uz ielas, un dzīvība kūsā, un visi kaut kur steidzās, ka man ļoti grūti pat ir ārpus Rīgas centra pabūt. Ne pabūt, bet dzīvot. Lauki vai ne? Tādos laukos nē, bet ja tev ir kaut kāda vasaras mājiņa, tur nezinu. Man ir Salkrastos, piemēram. Tur ir chill. Tur varētu, bet arī neilgstoši. Vai arī tad, kad man ir 70, tad fuck it. Pa laukiem ar govēm un tā. Ar dzenāt boberus pa boberiem, jā. Pēdējais jautājums, stulbākais naudas tēriņš, ja pirkums jūsu dzīvē? Es nezinu, man nav stulba tēriņa. Man ir bijuši visādi, man ir droši vien ļoti daudz stulba tēriņu, bet tas, man liekas, ilgtermiņā man nav nekas izkristalizējies kā stulbs tēriņš. Tas varbūt ir bijis tāds īstermiņa stulbs kaut kāds, bet tas nav atstājis tik ļoti paliekošas sekas, lai tas varētu tikt klasificēts kā objektīvs stulbs tēriņš. Tajā brīdī man nelikās, ka tas ir stulbi. Tagad jau arī īsti nē, bet tā raugoties plašāk, tas ir nevajadzīgs. Bet mēs vecāķos pie mana drauga svinējām līgo. Mēs tur kaut kādu nedēļu pie viņa čilojām mājās. Un mēs tur dzeram visu laiku.
tur ir super lēti Tuboru galiņi bija tajā brīdī. Viņi tā kā 24 paku, un viņi maksā kaut 16 eiro. Un mēs mācām tos Tuborgus, visu laiku braucam uz veikalu. Nepālī mēs. Bet, anyways, mēs esam tajā veikalā, un es pamanu, karsta diezgan vasara, tā nedēļa bija diezgan karsta, un es skatos, wow, 25 eiro baseins ar strūklaciņu, tāds vienredzes tur ir augšā, un viņam strūklaciņu, tāds wow! Un es vienkārši nagļakā nopirku to baseiniņu, tad mēs čilojām viņā. Bet viņš bija tāds, kidīpuls, tāds super mazais. Dirsa tikai var iebāzt. Jā, bez mazai, bet tur bija strūklaciņi. Es neteiktu, ka tas ir stulbs. Viņš tāds. Mēs varējām iztikt, bet tam mums bija uz to nedēļu, un tad tas, protams, baseins vairs netika izmantots. Viņš kur ir tagad? Jā, man liekas, viņam aiz mājas vēl projām kaut kur nobāsts. Vēl joprojām strūkli, ka tā zem malkas kaut kur. Džeki, man beidzās jautājumi. Viss. Kaisera Beats! Kaisera Beats uz beata Zaldāts aiziet! Jā. Zaldāts. Klīnikas ieraksti. Kaisera Beats. Pāris lietas, kuras neatceros, kā darīju. Ja jau neatceros, laikam nemaz nav svarīgi. Viņi saka, tu tik young, fresh Zaldāt, bet patiesībā es gribētu būt young money. Vienā solī es mēroju 3 kāpnes. Mani visi vēro tā kā izkārti. No sākuma es to neierūbīju, vispār. Bet pēc tam es sapratu, tas ir tāpēc, ka fits hard. Skate home run, sanācu šist pāra. Čeko botas, es nogāju distanci. Kaut ko tikko dabūjāt un tūlī būs vēl. Man pat pedagogi jautā, Zaldāt, kad būsi diskā. No X tikko izkāps, pretinieki trīskās. Bikses, kuras dara tikai čempionu siksnām. Atceries, ka visur es esmu augstāk. Tu pat nevarētu izdarīt to liftā. Tavi fresh kiks, man nemaz jauni nelieks. Esmu rimī, kamēr tu stāvi pie narviseniem. Pat nevienu no jums man nekad galva nenies. Bet, kad es ienāku istabā, tu matos ķeries klāt, tā kā hairdressers. Esmu tālāk nekā puse, tikai tikko EP izdevis. Tagad saprotu, ka puigām sāku plēst izredzes. Un tas vienmēr bijis viegli, tā kā light fitness. Man ir stabils kājs, stabila balss, stabila galva. Ko tu vēl gribi? Māku dzīvot tik bezrūpīgi kā delfīni, puffer fish. Es gribu pafot bišķi divānā pelnīt un pildīt pop kvizu, izrādīt ofisu. Būt tik tālu ārā stratosfērā, viņi domā, esmu kosmiska būtne. Bez laiksnēm man dopinga trūkst, ja laikam visu lauki es grūžu, loktinu stulps, jo nezinu, kur atslēgu liku sanāk, laikam būšu loktinu uz mūžu. Nemirstīgs, jūs varat aiznoglot kofinu tukšu, man tāpat nepatīk, kad ir klus. Viņi visi izmisumā prasa, kā būs, es huizin esmu finišā, nezinu sākumu. Tava mazā regulāri grib ieplānot kārpuls, eju cauri tiem skuģiem, tā kā bļa zivīm harpūnas. Tev viņa neceļ nevis un līnijas pārtūst, bet jo esi lēns, citiem dzīvē griba sākumu, šitam nebūs pārtū. Ego par lielu netieku caur vārtu un pisies mums zina, ka vāks būs. Jā. Yeah. Zaldāts Kaisera Beat. Boom. Kaisera Beats. Kaisera Beats uz beata galinieks aiziet! Galinieks. Kaisera Beats numur 2. Klīnikas ieraksti. Numur 213. Oligara strīpas, domas mani sprīd. Līdz atrānām domas nometam uz grīdas. Mēs šonakt būsim stulbi un rītdien knapi dzīvi. Ribinu zemi, pat kad soļi man ir īsi. Ziemeļniek gādu, mazā zīs kārpiņas. Pret manu visman traci mazā gribot lāpstiņas. 4 grādu glāza, avārijas pārpil. Varat svilināt jau avārijas lādiņas. Spēlē kurš bērnu kājas, tā kā kriko kūce. Es vienmēr strepu karstu, tā kā miso zupu. Bet es tikai cenšos just, tā kā klitors drusku. Godāt šitom, bet mies dārg šifon kūstas. Smagi soļi, skaits ir zem manas kurpes lūst. Lipīgi pumpuri uz loga prāva burka pūst. Viņam man virsū savus gurnis grūž. Prasa, ko tie pirks dara, tā kā surda tulks. Man stulbs izvēles moka, virziens
skaidrs, raujam stūra sistēmu nost. Tādām atzinās man jūtās, kamēr griež žokli, tā ka šķita pulverizēju žoplus. Būšu izēdz bļodi, ķeršos tavai klāt bez kauna. Piedzimis, izsalcis, izaugējis, tu prasi, kā man iet, davai paveicā ko jaunu. Es tikai rakstu un uz lidlauku sēž man. Ļauds prasa, kā var tik pie tādas sejas. Biežs uzvars un pāršot freitāk, no gultas uz kreisās, ne tuvu beigt sācis. Zvaigžu slimības pārkāpšu beidz stārs. Ja vispār pāri kādu reizi kāpšu, jūtos kā jūtos un es mīlu, ka man veicās. Saki, nākot to rīz, tā kā reikvāns, bet viņam patīk, kā es izklausos kā kreipāns. Ārpus spēles es sastādu laukumu un močīju līdz galam, kā man garšot Japāņu saldumu. No viņas noloba paplāna naudumu un liek kā uz paplāts augumu. Galvā neviens pašs racionāls domas, bez piepūles ņemu to, ko tev akcionāri sol. Es tiešām izvilku īsāko no salmiņiem, bet kuru kratēja tāpat esmu par galvas ties. Labāka spēle, man koķētas mīn sol. Īst mīl, tā kā Orfeja mītu līdz pēc rēķina un vēl vien porteru līdz. Man flīž grīt, tā kā mošai spīd man. Nevajag samākslot bīf, tā kā falafēl, lai spētu aktualitāti sev garantēt. Vesela vasara bez narenēm, tāpat liekas, ka es dzīvoju iekš kabarē. Krustvārdens un uz ko džupa sēž. Viens pats, tā kā pusotras durtis sīk. Lūks kā štukeš, štukoja lūkus un tikai iekš ziedoņdārs krustoja hūkus. Bet nemaz nedomā, ka sūds ir salds. Lūpas sausas fļauju līdz čūlas augs. Būs pat daudz, acis spīd gluži metāliski, bet tāpat es esmu zirgāta kā dresāžists. Bet tāpat es esmu zirgāta kā Bet tāpat es esmu zirgāta kā dresāžists. Galvenais uz Kaizera beata. Kaizera beats. Nu ko, Džeki, saku jums liels paldies par to, ka atnācāt, parunājāt un ierapojāt. Skatītājiem paldies, ka noskatījāties, tie, kas vēl ir pie ekrāniem. Ja, un kāds ar tevi paldies, ka vadi šo? Viena lieta man palika vēl neizdarīta, pirms mēs atvadamies no mūsu draugiem, kur es jums maziņš reprezents, bet ar izlietotu uzlīmi. Pīts un vārds uzlīmi. Nē, tur ir kaut kāds uzlīmes, laikam vēl tur arī. Paldies! Es nezinu, jums abi vienāds trāpījās. 2. Veseli 2. Viņi ir vienādi, bet jums kaut kas nepatīk, jūs varat samainīties. Šitam ir balta uzlīme, tam ir sarkana uzlīme. Ja jums kaut kas ar to nepatīk, jūs varat samainīties. Bum. Iet šito. Vienam vakaram pietiks, kā teikt, jā. Labi, paldies jums, Džeki, paldies visiem pārējiem skatītājiem, tiekamies 3. epizodē. Atā. Bum. Bum, 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 bum. Šis ir beats un vārds. Šis ir beats un vārds. Beats un vārds, jā, beats un vārds.